Laikam jāsaka paldies federācijai par uzticību un iespēju vadīt to izlasi. Otrais, tāda labs uzaicinājums vietējiem spēlētājiem, kas spēlē virslīgā, parādīt sev kaut kāds starptautiska līmeni, savākties uz kādu posmu uz katru dažam dienam un uzspēlēt varbūt ne tādas komandas, kur viņi spēlēs, bet tieši pārstāvēt savu valsti, Baltijas un tā līmeni un parādīt vislabāko, ko viņi var parādīt. Protams, jebkuru brīdī vadīt, jebkuru izlasi tas ir gods un tāda laba iespēja. Nevar patikt, neparādīt sev, bet parādīt valsts līmeni, vismaz klubas līmeni, virslīgas līmeni. Tā ir starptautiska turnīra. Tur vēl būs grūtāk, tāpēc, ka tieši tajā laikā Liepājā būs starptautiska turnīras, kur piedalīs Liepājas Metalurgs un Kurbats. Un spēlētājs izvēlējums būs vēl mazāk. Var pateikt tikai no 3 komandām vai 4, kas paliek. Bet, tomēr, tik un tā, tiem spēlētājiem būs varbūt, kurie netikuši parasti uz to izlases sastāvu, tagad ir iespēja parādīt sev un parādīt. Un parādīt, ka viņi ir gatavi un viņi grib spēlēt pa nacionālu komandu. Es visus zinu, un, protams, ka uz pirmo posmu būs izvēlēt tie spēlētāji, uz kuriem es varu vairāk uzticēties un zinu, ko no viņam gaidīt. Tālāk uz 2. un 3. posmu mēs jau skatāmies uz rezultātiem, uz to, ko viņi rada čempionāta laikā. Es domāju, ka mūsu izlases mērķis visu laiku viens un tāds pats – uzvarēt visu. Un to mēs mēģinām darīt.